Pastāstīšu par 2000 detaļām rauhu aksis izkliedētājiem. Tādu nav ļoti daudz. Tātad, viena no tām pilnīgi noteikti ir izkliedes disks un tā lāpstiņas. Ja lāpstiņas ir deformējušās, sadilušas vai jebkādi citādi bojātas, tās mēs nomainam. Un pie nomaiņas noteikti nomainam abas attiecīgās lāpstiņas. Tātad, ja bojāta ir garā lāpstiņa, abiem diskiem nomainam garās lāpstiņas. Nekādā gadījumā lāpstiņas neremontējam vai citādi nemēģinam atjaunot. Pastāstīšu, kā pārbaudīt maisītājus. Atveram režģi. Maisītājs ir nodilis un ir jāmaina, ja tā kājiņa ir īsāka nekā garākā atvēruma mēlīte. Ja mums ir hidrauliskais izkliedētājs aprīkots ar filtru hidraulikas, noteikti pārbaudam tā stāvokli. Virs filtra ir indikators, ja tas ir sarkans, filtra elements ir jāmaina. Un mēģinam filtra elementu mainīt vismaz reizi gadā.